kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Tas ir apsolījums mums un tagad un šodien, kad viņš stiprina. Mēs varam saņemt spēku no viņa. Tas, ko es arī lūdzot par šo vakaru, gribēju padalīties ar to, ko jau sāka teikt arī Roberts, jā, kad vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga mūsu Dieva vārdu. Un lūdzot par šo vakaru, es lūdzu Dievs, ko lai es pasaku uzņēmējiem, ko lai es pasaku šiem brīnišķīgiem brāļiem, māsām par stiprinājumu, tad, kad tuvojās gada beigas un apkārt arvien vairāk mutuļu un arī vairāk uzdevumi un visu grib paspēt un ne tikai to, ko mēs esam paši sev izplānojuši, bet arī ko citi ir izplānojuši mūsu dzīvēs, mums ir jāpaspēj un gribēju teikt, ka noteikti jūs to esat lasījuši vārdā, bet ticiet, ka tas ir priekš jums šodien un tagad, kad Dievs stiprina. Ja? Jo viņš teica, ka tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Tas ir apsolījums mums un tagad un šodien, kad viņš stiprina. Mēs varam saņemt spēku no viņa. Dievs jau zināja, kad man jārunā par šo tēmu būs šodien, par to, ka viņš stiprina. Tieši tāpēc vakardien vakarā ejot gulēt, es sapratu, kad ir beigas. Kad 2 dienas atpakaļ pēc vingrošanas sāp mugura, piecelties nevaru. Un tad vēl visi simptomi, kas ir parasti pirms saaugstēšanās, jūs jau viņus atpazīstat, ja ziniet, kādi tie ir, kādi mēdz būt. Un tā es vakar aizmigu, un no rīta es piecēlos, un es domāju, jā, tieši tas ir tas, kad te mēs ar Jāni pirms pasākuma runājām. Viņš saka, saka jau, kad ir 2 varianti iesnām, vai ar ārstēšanos, ja bija 7 dienas, bez ārstēšanās nedēļa, bet neviens nesaka pa 3. variantu. 3. variants ir, viņš stiprina, viņš dod spēku un viņš dziedina. Un ja mēs to ienaidnieku atpazīstam, mēs varam satvert Dieva spēku un jūs redziet, stāv jūs priekšā un nešķaudu, ja? Un slava Dievam, kad viņš stiprina. Tā ir. Un tas ir tikai runa par fizisko veselību, bet es domāju, tas spēks mums kā uzņēmējiem ir vajadzīgs katru dienu, lai mēs no rīta mostos, lai mēs varētu motivēt, lai mēs varētu sevi vispirms motivēt, tad ģimeni un darbinieks un tā tālāk, un bez Dieva spēka es nezinu, kā to var izdarīt. Un viņš dod gudrību. Te bija ļoti interesants eksperiments sākumā, ja? Viss tika iefilmēts, ja? Būs filma pēc tam par to, kādu zīmīti kurš izvēlējās. Ja? Tur bija zīmītes ar spēku, tur bija zīmītes un interesanti, prieka jums pietiek, ja 3 zīmītes ar prieku palikušas, ja, dzeltenās, ja, tas nozīmē prieka jums pietiek. Bet cīņas notikās pa gudrību, ja, jo mēs zinām, ka savā gudrībā mēs bieži vien nevaram tos lēmumus visus pieņemt, kādi ir vajadzīgi ikdienā, un tad mēs, kad savs arsenāls beidzies, mēs sakam, labi, Dievs dod savu gudrību, ja, un tad tikai sākās īstās lietas. Un savā vārdā viņš arī saka, kad viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, viņš ieceļ un atceļ ķēniņus. Viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu. Un mēs varam satvert to gudrību šodien. Un 3. lieta ir, viņš dod mieru.
un tas, es domāju, īpaši spēcīgi ir tieši gada beigas, ja, kad jūs katrs zinat, kāda ir jūsu ikdiena vasarā un kas notiek uz gada beigām, un kad apkārt visi skrien, kaut ko meklē, kaut ko grib paspēt, un kad mums ir vajadzīgs šis miers šai vētrā, ka mēs esam tie, kas satver viņa mieru un ejam viņa mierā. Un kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Un tas, ko Dievs jums šodien saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Tad paņemam visu to un nelaižam vaļā. Un kāpēc mēs esam kopā? Tāpēc, kad mums sirdī Dievs licis ir būt uzņēmējiem, ja, kaut ko darīt, kaut ko ietekmēt, un savukārt mums Dievs sirdī licis apvienot šos uzņēmējus, lai viņi varētu tikt iedrošināti, atbalstīti un viens otru varētu atrast. Un tātad vīzija, jā, CGB Network vīzija ir tātad apvienot biznesmeņus un profesionāļus visā pasaulē, kuri savu biznesu balsta uz Dieva vērtībām. Un lai viņam dotu visu slavu un būtu liecība par viņu darbiem. Un tas ir mūsu uzdevums, lai mēs būtu kalna galā, lai mēs būtu tās galvas, ne astis, lai mēs ietekmētu, lai mēs būtu balss, nevis atbalsts. Un ka mēs sanākam kopā, mēs varam viens otru vairāk stiprināt, atbalstīt un redzēt, ka neesam vieni. Un šīs visas vērtības jums ir sirdī noteikti, ja? Ticība, taisnīgums, godīgums, cieņa, uzticība, mīlestība un pateicība. Un kā pievienoties, jūs jau paši zinat, kā jūs esat pievienojušies, ja? Ir ļoti vienkārši, mēs apstiprinām, ka mans kungs ir Jēzus Kristus un garīga autoritāte ir nemainīgais Dievvvārds Bībele, un tas ir tas pats galvenais. Un tad, šīs 7 lietas, tas ir mūsu dzīves uzdevums, ja? Pieaugt ticībā, taisnīgumā, godīgumā, cieņā, uzticībā, atbildībā, mīlestībā un pateicībā. Un mums sākotnēji bija tikai viens mērķis, vienkārši datubāze, kurā visa informācija ir, paši sazvanās, sarunās, satiekās, viss notiek. Bet mums tātad šobrīd ir šie 4 mērķi, jo mēs saprotam, ka bez šī atbalsta, kad mēs kopā sanākam uz tikšanām vai semināriem vai liecību vakariem, mēs nevaram, mēs gribam būt kopā. Sadarbība, to es arī esmu dzirdējis ļoti daudz labus stāstus par to, kā kopā sākti biznesi ir, kā viens otru atradis, un tikko Raitas atrada savu mēbeli šeit, ja, kuru pārdevis ir. Arī tā ir interesanta lieta, kā atrast vienam otru. Un tad ir labdarība, kas ir arī ļoti būtiska loma mums katram. Mēs tikai uz Ziemassvētkiem nedaram neko, ja, mēs visu gadu to daram. Un 10% no visām gada maksām mums iet šim projektam. Un šobrīd ir tā, ka projektam arī ne tikai 10% iet, daudz no partneriem daudz vairāk jūt vēlmi sirdī būtībā piedalīties šajā projektā, kas ir iepriecina bērnu sirdi, par ko Aiga padalīsies, kā mums iet. Un komunikācija. Komunikācija tā ir ļoti svarīga lieta, ka mēs klātienē komunicējam, bet mēs esam tādā laikmetā, ka ļoti daudz mēs zinām viens par otru caur Facebooku, caur draugiem, caur Twitteri. Un tad mēs komunicējam arī citiem par šīm vērtībām, 7, kas mums ir. Mēs vienkārši liekam dažādas vērtību ziņas un dalāmies ar citiem mūsu sekotājiem. Cik mums, Zandiņa, šobrīd Facebookā sekotāji ir? Jā, lūk, un tie ir mūsu sekotāji, un mēs ar viņiem dalāmies šajā informācijā visā, kas mums šķiet būtiska, svarīga, ar ko mēs varam tā kā padalīties.
Nu tā, es teicu, ka es neko neatskaitīšos, bet lūdzu atļaujiet par to, kad jūs ieiet šobrīd cgvnetwork.com, jūs redzētu, kad ir vizuāli un funkcionāli uzlabojumi. Tātad mūsu lapa nemitīgi attīstās un šobrīd reku ir iepriekšējā versija un tagad jau jūs kādu laiciņu redzat jauno versiju, kur ir lielākas bildes, kur ir mūsu vīzija, kur ir iespēja iereģistrēties redzama un daļa no šīm izmaiņām tiek veiktas speciāli priekš ārvalstu partneriem, lai viņiem vieglāk, ja viņi ieiet angļu vai krievu valodā, lai viņi vieglāk ir saprast, kas mēs esam, kāda ir mūsu vīzija un kā piereģistrēties. Un šeit arī jūs sevi kādreiz varat ieraudzīt, ja tie ir Facebook sekotāji. Ja. Tā, kad, tas mums prieks, ka mums izdevies, jo liekas, maza lietiņa, bet viņa sevī nesa ļoti daudz mazas lietiņas līdzi, un mēs tur cīnījāmies pāris mēnešus, lai to nomainītu.